Sveiki! Atbraucu uz Lielupi. Pēdējo reizi šodien biju Vimbu laikā. Paskatīsimies, kas te darās. Ūdens vēl diezgan augšā ir, jo visur bija plūdi pamatīgi no tiem lietiem. Šodienas doma man ir feeders. Uz viena kāta pastrādāt, paskatīt, kas ar brekšiem notiek. Gan jau kaut ko noķersim arī pie reizes. Jā, bet neierasti tas, ka te cilvēki vispār nav. Viss vietas brīvs. Viss šitais dāmbja posms brīvs. Es gribēju tur tālāk aizbraukt uz vienu vietiņu, tur, kur bišķi saklāks paliek. Bet te ir tā, kad kaut kādi remonta darbi notiek. Smagās mašīnas laikas kursē uz turien apkai, uz turien apkai, uz turien apkai, uz turien apkai. Tur sanāk tā, kad jāstāja mašīna pašā ceļa malā. Līdz ar to viņa būs putekļaina un akmeņiem nomētāta. Tāpēc izdomāju atbraukt te pie dāmbja sākuma paša, pie šlagbauma. Nu, kā būs, tā būs. Tā jau mēģināsim noķert kādu breksi. Šodienas sastāvdaļa breksītim būs zemīte, būs baltie tārpi, pinkas, smalcināsim kukurūzu. Nu, mēģināšu tā, lai viss ir labi, griezīsim. Nu, skatīsimies, kā mums sanāks. Vēl biju aizbrauc pie draudzīgajiem kolēģiem uz Zebra Master. Ieķēru savu jaunu krēslu. Šī tāda te. Kas viņam ir plus? Viņš ir 2 reizes vieglāks nekā manējais vecais tas Norfins, kas bija. Un viņu ir parocīgāk pārvietot, jo viņam ir lencīte. Šī tāda te. Ideāli. Uzliec uz vienu plecu un ej. Un nav smags. Tāds foršs. Šodien pirmā diena būs, ka es viņu patestēšu. Vēl papildus viņam ir klāt galdiņš, lai nav jāliecās pakai tārpiem, kad jūs makšķerējat, lai visu laiku sēžas pozā esat. Viss man stāv šitanī somā. Parādīšu. Filmēšanai, aprīkošana. Šī tāda te forša somiņa. Ideāli. Man te iekšā stāv tā uztaramais. Tad man iekšā ir 3-metrīgais uzglabājamais. Re, kur ir galdiņš no Lorpio. Šī tāda jumtiņa. Šī tāds forši atskrūvējās un uzpraužās virsū. Un viss fiksējiet, kā jums vajag. Un te man stāvēs tārpi, kukurūza. Viss ideāli. Šitā te komplektiņš izskatās. Forši. Tā ir tikai jānoliek trīkājas un varēs sākt lādēt brekšiem. Un vēl pie Zebra Master var iegādāties sarmos tārpus. Jo vairāk pērc, jo lielāka atlaide. Uzjauksim barību. Kaut kādu miksēsim. Tagad šodien makšķerēšu uz viena kāta. Maisīšu ne pārāk daudz un ne pārāk maz. Jā, un vēl visu inventāru, ko es redzu, barības, paņas, krēslas, makšķeres, somas. Būs viss apakšā zem video. Tik salikti tā pa punktiem. Un izmantojot kodu ARTIS, jūs saņemat 20% atlaidi. Gan internetu veikalā Zebra Master, gan iepērkoties uz vietas. Vienkārši pieejiet pie draudzīgiem kolēģiem, pasakiet, ARTIS jums iedos 20% pilnībā visam. Nu, tāda lieliska iespēja iegādāties. Nezinu, cik ilgi darbosies promokods, bet, nu, pagaidām viņš būs vēl spēkā. Zemi, cik mēs maisīsim zemi. Zemi visu bēšu. Sablenderēsim bišku kukurūzu. Tā, lai būtu krikumiņi. Laba štēla šitā, jo viņai ir 3 asmeņi
Un balto smalcinu vienkārši ideāli. No, vienu buņģu es tā izdarīšu. Otru buņģu es mazliet savādāk darīšu. Jā, kamēr es te maisu barību, uzrakstiet, kā jums šitās ietas asociējās, kur jums labāki lomi bijuši. Šitanī dziļajā galā vai tanī seklajā galā. Tie, kas braukā uz šajieni. Makšķerējušies uz Arizona kāta no Nitro. Tiešām labs kāds. Vismīļākais kāds. No visiem kātiem, kas man bijuši, šitais ir pats labākais. Neviens blakus nestāv. Tiešām ideāls. Viņam tests man ir līdz 120 grami. 3,90 garumā. Spolīti man arī no Nitro Arizona. Šī tāda te smuka. Pats labākais, kas viņai ir, tas ir nav tur jāskruvē nekas vaļā. Vienkārši piespiežam, aiztaisam, atvelkam, piespiežam šitā te viņš staigā. Ideāli. Tā es skatos Lielupē, ūdens ir augšā un diezgan paliela straumīte. Tad mēs paskatīsimies, cik lielām barotavām mēs varam strādāt. Tad es domāju, kaut 40, nevis kaut 60, 50 šodien iesim gramu barotavām. Labi, atradīsim ar svinu grunti, kur būtu pati labākā mums vieta šodienai. Jo es zinu, te iet tā, kad te iet tā aiz niedrēm uzreiz lejā. Diezgan padziļš, te ir kaut kāda 8-7 metri. Tālu šodien nemetīsim. Distance kaut kāda 30 metri, 40 maksimums, es domāju, tādā robežā. Es tā kā bieži te braukāju. Šito gultni jau te atpazīstu. Bet nu arī var izmantot, ja svešās vietās braukājat, šito Fish Deeper. Viņai pa maksu, vienreiz gadā nopērciet licenci. Un tad jums ir praktiski visās ūdenskrātuvēs ir dziļumkarts. Un viņš arī forši to, ka rāda jūsu atrašanās vietu. Un uzreiz rāda, cik attālumā ir kāda gultne. Es stāvu te pie krasta. Man te sanāk 30 metru attālumā ir 8 metri jau. Tā. Tiešām laba aplikācija. Un vēl kas ir interesanti, te ja būs kāds, reku var redzēt telefonā, kur es sēžu, kur ir kāds mētājs jau dīperi. Un, kad viņš ir izmētājis, viņš uzreiz precīzāk tieši rāda visu to dziļumu karti. Viņš ir noskanējis to vietu tieši kā vajag. Un bieži vien ir tā, kad aplikācijā tie, kas izmanto dīperi, kas aizbrauc pie kaut kādas ūdenskrātuves, rādās iezīmēt zeltnes laukums. Var redzēt, ka kāds ir zīmējis karti. Tad viņš uzreiz atjaunojās. Tā kā laba fīča. Pagaidām nav bijusi tāda ūdenskrātuve, kurā es esmu makšķerējis un nebūtu nerādīt man dziļumu karti. Labi, meklējam vietu, barojam, gaidam pirmo zivi, es jau te esmu aizrunājies. Iemetu vēl vienu kātu iekšā, uzliku zvaniņu, uzliku uz naktiniekiem. Nu, nezinu, pa dienu ir jēga, nav, bet tā lai stāv, ja zvanīs, būs arī labi. Ja nē, tad lai stāv. Otrs kāds man ir Trabuco, viņam tests ir lielāks. Viņš ir garumā 3,90 un tests ir līdz 180. Šito kātu es esmu savu vienīgo vēdzeli noķēris uz šitā kāta. Un praktiski tā ir ar vienīgā zivs uz viņu. Viņš pēc būtības bija jāieliek iekšā plauktā kaut kādā sekcijā, jo vēdzeli diezgan grūti man gāja noķert, bet vismaz izdevās. Tā, labi. Fīderi mums pagaidām vispār nav copes. Te baroju, nekā. Nezinu. Paskatīsies, kas te būs, kas te nebūs. Bet, viennozīmīgi sēdēs. Nebrauks pāri nekur, jo sabarots laukums jau ir. Tā zibīm vienkārši ir jāgaida. Tas ir mums ir jāgaida, kamēr viņa pienāks pie barības. Jo viņai te ir jābūt.
uz slieku var redzēt kaut kas knapi tur nābā. Es varu iedomāties, kas tur būs. Tur būs tā, ka viņš tā tirinās visu laiku, paies kaut kāds laiks, izvilks ārā, būs vienkārši tukšā aķis. Nu, neko darīt. Tas sīkās, tur apnābās to slieku vienā setā. Mums ir pirmā copīte. No atbraukšanas brīža līdz šitam ir pagājis 1,5 stunda. Nu, kamēr es te visu saliku, barību samaisīju, kamēr izļarkstējos, 1,5 stunda pagāja un ir pirmā copīte beidzot. Labs laiks jau pagājis. Vienreiz tur nozvanīja kaut kas, bet es domāju, būs tukšā aķis. Jāizvelk ārā, jāpaskatās. Jū, pat ne gabaliņš nav astāts no sliekas. Nobakstīties sīkie. Visu laiku zvanīšu tā ding, 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 ding. Tā šūpojās. Un tagad pārstāja jau kāds 10 minūtes. Un tukšā aķis. Labi, jāliek jaunas sliekas, jām takā. Maz zivs. Vienreiz krāmēju uz otru kātas sliekas, ka tos spicīti lauž pušu. Man mazām tik mazīši. 0,5 kilograms būs noteikti. Zālēs iegāja pie paša krasta. Un ne, tur pat pāri pa kilo ir. Uztvaramo vajag. Tur, bļa, ritīgs breksis ir. Paskatieties. Ejiet nost. Šito es gan negaidīju. Tā ir, ka aizēja prom no fīdera, ej pie otra kāteņa. Un šitāda lāpsta galā. Šitais ir kukulis. Viņš pat ir ap divi noteikti. Paskatieties! Sagaidīju preksi. Vismaz nav mazie un liels, nu rītīga lāpsta. Labais! Tā kā jūs vairākas reizes esat rakstījuši komentāros, aizbrauc uz karpām. Tad šogad izdomāju vismaz vienreiz aizbraukt, varbūt iepatiksies. Uzrakstiet privāti vai apakšā zem šitā video, kur man aizbraukt. Uz kādu vietu. Vai kāds karpu dīķis varētu uzrakstīt man aizbraukt, uztaisīt kādu video. Vienkārši es gribu aizbraukt uz pludiņa. Man lielas karpas nevajag, man vienkārši uzstādīt karpu rekordu kaut kādu 2-3 kg pilnībā pietiktu. Tā kā jā, uzrakstiet komentārā, kurš ir jūsu mīļākais karpu dīķis. Tad es paskatīšos tās analīzes, varbūt aizbraukšu uz kādu. Bet šogad vismaz vienreiz gribu aizbraukt uz karpu dīķi, kādu pamakšķirēt, karpus paķert. Tā kā rakstiet. Tikko atrāvu vienai pa muguru. Copīte bija piecirtu, patirinājās, bet nu tāds maziņa zivtiņa kaut kāda. Tā tad zivis apakšā ir. Tiņā aizgāja, neaizgāja. Vajag viegli sāk nākt, aizgāja laikam. Aizgāja. Bet bija laba. Kamēr ieslēdzu, tikmēr aizgāja. Varēja būt tāds pats pēc lieluma, jo labi pumpē. Es kamēr vienu roku turēju, atslābināju, kamēr slēdzās iekšā, tikmēr aizgāja. Tā ir zivs vai? Zivs, māziņa. Aizgāja. Mazilīt. Labs. Nevar atslābināties. Nāc ārā.
Zē, kur tu esi man, draudziņ? Celies augšā. Mazāks. Nu, bet tikai tā. Tāds. 800 gramīgs varētu būt. Nē, pat kilograms. Pienāca pie barības. Nu šitais āķi ir ierījis līdz žaunai. Pēc augla griezīsim nost. Āķis paliek mutē. Nav ko tur viņam mocīt to seju. Nu tāds varētu būt kaut kādi 800-900 grami. Tāds breksīts. Bet ir pienāca atkal klāt. Breksīts. Nevar saprast. Nepratojās vispārīgi. Tagad sāk pie krasta. Un maziņš. Un tāds. Savs puskilograms ir. Opā. Nu tāds. Labi, ieliksim ar uzglabājumā. Pēc tam, ja pieķers vairāk, tad uzvanīšu draugam, pajautāšu, vai grib kūpināt. Nu šitādi jau var kūpināt. Tik labi atskab ar gāķiem, ka nevar dabūt ārā. O, nu tāds. Neteiktu liels, bet nu normāls. Pumpa tāda sarkana. Sēž jau kādas 2 stundas vispār. Klusums, pat piebakstiena nav nekā. Pierima straumīti un arī cope pazuda. Pēc tam parādījās straumīti, arī cope pazuda. Viennozīmīgi vēl ir jāpagaida kāds pusmēnesis jūnija vidū ap Jāņiem. Es domāju, tad arī viņi sāks ņemt, jo man liekas, viņi vēl nārsto, jo visu laiku sēž. Šitanī sniedrēs, visu laiku ņemās, tur, visu laiku tās zāles tādā plašumā atverās vaļā, ka tur nevar saprast, kas tur notiek. Vai nu viņi vēl ir visas pa sēkļiem. Bet drīz būs. Maza pacietība, 2 nedēļas, es domāju, tad jau varēs mierīgi arī ķert normālu brekšus. Ir, te viņi ir. Viņi negribīgi ņem. Vispār negribīgi. Labi, izvilksim ārā uztveramo, palaidīsim zivis vaļā. Un uzliksim žābēties. Tā, lai viņš nesmird. Zivtiņas visas dzīves. Labi, tur tik 3 ir. Izvilksim ārā to viņam. Opā! Varētu nosvert lielo, bet aukot tramdīt viņu. Nu, vēlais ir smuks. Nu, 3 zivtiņas. Vaniņš zvana. Nu, mazākais. Pumps. Kur tu pazudi? Žiperīgs. Mazākais tāds. Peldi. Tas ir mūsu lielais kurkulis. Šitais ir otrs. Tāds skaistalīts. Arī peldi. Daudz lielāks. Šitais jau vispār skaists ir. Šitais ir rītīgs. Skaists. Rītīgi skaists. Breks.
50 centimetri, kaut kāds 1,5 kilo pāri noteikti ir. Skaists. Būtu tādi vairāki, lai būtu veģis uz kūpinātavu. Bet, nu jā. Lielākais aizgājumā šodien. Kā parasti. Bet nē, bija labs tur, ritīgi pretojās. Labi, vēl kādu stundu pasēdēšu, tā lai uzglabājamais izžūst. Tad jau metīs mieru. Varbūt izdosies vēl kādu noķert. Parasti ir palaid vaļā zīves un tas sākās copt. Nav mantas novāc. Palika feeders, ko izvilkt ārā salikt. Un tāds video sanāca. Diena pavadīt pie upes. Kaut ko jau noķeru. Tā nav, ka nenoķeru. Sausā neesmu. Labi, paldies, ka skatījāties. Uzspiežam laiku, piebonējam kanālu. Tad jau tiekamies. Nezinu, kur izdomāšu. Labi, tā.